Labvakar! Labvakar, turpinājumā jaunuma sportā sāksimies ar volejbolu. Mūsu dāmas turpina Eiropas čempionātu. Šodien pretiniekos Slovēnija. Nenoturējām 2 uzvarētu setu pārsvaru. Vairāk no Stambulas Lotārs Zariņš. Latvijas dāmu volejbola izlase bija 1 uzvarēta seta attālumā no pirmā panākuma, bet 5 setos tomēr zaudēja Slovēnijai. Līdz ar to dzēšot cerības tikt astotdaļfinālā. Pirmajos 2 setos Latvija jutās komfortabli, uzvarot ar 25-23 un 25-19. Nākamajos 2 setos slovēnietis aktivizējās un guva panākums jau ar 15-25 un 13-25. Noslēdzošajā 5. setā pēc 2 Karmenas Strukas blokiem Latvija atdzīvojās un pat izvirzījās vadībā ar 5-1. Beigās gan pieredze nospēlēja par labu Slovēnijai un Latvijai zaudējums ar 12-15. Es tiešām, man liekas, grūti pateikt, ka individuāli, es domāju, jo vienkārši bija kaut kādas sērijas viņiem, kur mēs pazaudējām vairākus punktus pēc kārtas. Un tā arī bija tā lielā starpība, ka mēs ļāvām viņām servēt un sāk izties pārliecinošāk. Un es domāju, tāpēc mums beigās tas 3. ceturtais sets bija grūtāks. Rezultatīvākā spēlētāja Latvijas izlases rindās ar 20 punktiem bija Pauliņa Čiporuka. Es domāju, vairāk tā bija rotācijas nērtība kaut kādā ziņā, jo uzņemšanā jau it kā mēs tikām galā, bet vairāk bija grūti atrast varbūt laukumu uzbrukumā un pretinieku bloku. Jā, laikam tas arī bija tas. Latvijas izlase Eiropas čempionātu noslēgs rīt ar spēli pret Ungāriju. Maču sākums 7 vakarā LTV7 kanālā un replay.lv. Lotārs Zariņš, Rolands Veikša, Latvijas televīzija no Stambulas. Turpināsim ar basketbolu. Mūsu izlase jau ir Horvātijā, Zadarā un gatavojas pasaules kausa kvalifikācijas spēlē. Par jaunumiem no mača norises vietas Raimonds Geikišs. Latvijas valstsvienības rīcībā būs 12 spēlētāji, jo savienojuma dēļ komandai nevarēs palīdzēt centra spēlētājs Kārlis Šiliņš. Treneru korpus kā galvenos uzdevumus izceļ kļūdu samazināšanu, pacietību uzbrukumā un spēju pēc iespējas ilgāk saglabāt augstu intensitāti. Disciplīna, tā ir disciplīna, un mēs diezgan labi zinām, ko mēs gribam darīt, jāpieturās pie tā plāna, un jāpiespiež viņiem kļūdīties. Jebkuram ir gatavam jākāpt uz laukumu, izdarīt to pienesumu. Tikai visi kopā. Pirmkārt jātic, ka mēs to varam izdarīt, un ļoti smagi jāstrādā. Es domāju, šajā jautājumā mums jābūt labākiem par viņiem. Jāpārstrādā viņu laukumā. Horvātija kvalifikācijas pirmo posmu pabeidz ar 5 uzvarām 6 spēlēs, tostarp savā laukumā pārspējot pasaules un Eiropas čempionu Vāciju. Jāatvēr tā laukumā diezgan labi, un mēs nevaram tādas muļķīgas kļūdas saistīt, ka viņi var aizskriet uzreiz un veidot tāds ātrs uzbrukums, tāpēc jāpabeidz uzbrukuma metieni, tad būs labāk. Horvātijas galvenie līderi ir Mario Hezonju un Dario Sariču, bet zem groziem īpašu spēku dod NBA centra spēlētājs Ivica Zubots. Viņi grib ļoti ātri skriet, pāriet laukumu, spēlēt ar daudz metieniem, un viņi ir ļoti rezultīva komanda, kas mums ir ļoti jāapstādina, uz to arī ļoti daudz koncentrējāmies, un to arī mēģināsim izdarīt visu 40 minūtes. Latvijas valstsvienībai rītvagar ir ļoti nopietnas pretinieks, un šī brīža viena no top Eiropas valstsvienībām, un Zadarā būs izteikts arī horvātu atbalsts savai valstsvienībai, jo Zadaras arēnā ir palikušas vien dažas nespārdotas biļetes. Mača sākums rītvagar jau 9 vakarā, un arī tiešraidē LTV7. Raimonds Geikišs un Mārtiņš Priekškalns no Zadaras, Horvātijā. Kitija Laksa atgriežas dāmu NBA. Sezonas pēdējās nedēļās viņa pārstāvēs Dallas Wings. Laksa spēlēs šī gada drafta 1. numura Eizijas Fadas vietā, kurai traumas dēļ sezona beigusies. Dallas vienība ir tuvu izslēgšanas spēļu zonai. Bet mūsu basketbolists Andžejs Pasečniks karjeru turpinās Turcijas spēcīgākās līgas klubā Izmiras Petkim-Spor. Sadarbība panākt uz 1 sezonu. Pagājušajā sezonā Pasečniks spēlēja Taivānas līgā. Bet turpināsim ar futbolu. Rītvakar izšķirošo spēli par iekļūšanu UEFA konferences līgas fāzē aizvadīs Latvijas čempionu vienība Riga FC, pretiniekos Fēru salu labākā komanda Klaksvika. Plašāk Matīs Timofejs. Pirmajā mačā Fēru salās Riga FC bija pārsvars. Latvijas čempionu vienība pa vārtiem sita 13 reizes, 5 sitieni vārtu rāmī, bet uz tablo 0-0.
Mums jātic savai kvalitātei, īpaši Skonto stadionā. Mums jātic mūsu spēles struktūrai. Un es ticu saviem spēlētājiem, jo, manuprāt, tā bija tikai otrā spēle sezonā, kurā neguvām vārtus. Virslīgā esam guvuši 80 vārtus, mums ir kvalitāte, un rīt mums būs savi skatītāji un savi fani. Nu pat komandai pievienojies Portugāles uzbrukošais spēlētājs Samuels Pedro. Viņš ir iekļauts konferences līgas pieteikumā. Pedro ir klāt. Viņš spēlēja 1 vai 2 minūtes izbraukumā un ļoti labi spēlēja pret RFS. Viņš parādīja, kāpēc viņš ir šeit un kāpēc es viņu iekļauju sastāvā. Jau pēc viena treniņa es jūtu, ka šis spēlētājs var mums palīdzēt. Un jā, viņam ir iespēja arī spēlēt. Viņš būs gatavs. Rītdienas spēles uzvarētājs iekļūs UEFA konferences līgas pamatturnīrā jeb līgas fāzē. Latvijas bagātākajam klubam līdz šim tas nekad nav izdevies. Tā vienmēr ir atbildība man un spēlētājiem, bet tas nedrīkst mūs apturēt. Mums ir jāatver savu enerģiju, un mums ir jārāda labākais sniegums, jo tā mēs varam kontrolēt. Tas ir liels izaicinājums, un šī iemesla dēļ es saku, ka mēs joprojām esam piezemēti. Mums ir pārliecība, bet mēs joprojām esam piezemēti. Mēs zinām, kas mums ir jādara katrā spēlē. Mūsu mērķis ir parādīt labāko sniegumu. Ja to izdarīsim, tad mēs varam piepildīt mūsu sapni. Šīs sezonas svarīgākā spēle Latvijas klubu futbolā rīta vakar Skonto stadionā sāksies 20:00. Atgriežamies pie volejbola, kamēr mūsu dāmas jau spēlē Eiropas čempionāta fināla turnīrā, mūsu vīri tam vēl tikai gatavojas. Šodien pārbaudas spēle pret Dāniju, vairāk Matīs Timofejevs. Dānija vasaras sākumā kļuva par Eiropas līgas bronzas medaļnieci, kamēr Latvija ieņem 13. vietu. Uģi Krastiņa komandā par 14 vietām fināla turnīrā sastāvā cīnās 16 volejbolisti. Mača sākums Latvijai neizdevās, Dāņiem ātri 1+5, lai arī starpība tika samazināta līdz minimumam, set beigas pagāja Dāņu zīmē. Dānijai uzvara ar 25-17. Otro setu Latvija iesāk labi, cīņa punkts punktā. Teicam spēlējot Gustavam Freimanim, kapteinim Kristapam Šmitam un uz maiņu laukumā nākušajam Jānim Medenim Latvijai jau +2. Izskaņa bija dramatiski, bet pašā galotnē uzvara Dānijai 32-30. Trešais sets arī ļoti līdzvērtīgs. Izskaņā Latvijai 3 punktu pārsvars, bet atkal viesi atguvās. Dāņi spēlēja pacietīgi un izdarīja uzvaru trešajā setā ar 25-22 un spēli uzvarēja ar 3-0. Dāris Semiņistē ASV atklātā čempionāta pārvarēs kvalifikācijas pirmo kārtu. Semiņistē ar 6-2 un 7-5 pārspēja Japānieti Haiki Noshitu. Bijusī pasaules pirmā rakete Serena Viljams un titulētais Spānis Karlos Alcaraz piedzīvoja zaudējumu ASV atklātā čempionāta jaukto dubultspēļu ceturtdaļfinālā. Alcaraz un Viljams cīņā par vietu pusfinālā ar 4-5 un 1-4 piekāpās Flavio Kobali no Itālijas un šveicietei Belindai Benčičai. Kobali un Benčičs pretinieki pusfinālā būs Francijas un Ukrainas duets Gails Monfils, Elina Svitolina. Tikmēr ASV atklātā čempionāta kortā atgriezās Rodžers Federers. Viņa pretinieks bija Endijs Rodiks. Protams, neiztika bez jokiem un skaista tenisa. Leģendas pateicās skatītājiem par atbalstu. Tas bija lielisks mačs reklamējot ASV atklāto čempionātu.